Čau! Sveiki! Esmu Rikis, runcis pašos labākajos gados. Esmu dzimis īstos Latvijas laukos, tad atceļoju uz Rīgu. Tā gada esmu pamatīgi jau te iesakņojies. Te ir manas mājas, kur varu gan garšīgi paēst, gan siltumā pagulēt. Mana mīļākā vieta mājās ir radiators. Esmu ļoti zinātkārs, un vienu dienu sāku domāt, diez kāda ir Latvija aiz Rīgas pilsētas mūriem? Kā cilvēki dzīvo Latvijā? Kas cilvēkiem ir svarīgs, mīļš un tuvs? Kāda ir Latvijas daba, cilvēki un tradīcijas? Ar ko bagāta ir Latvija un kādēļ cilvēki jau izsenis vēlas dzīvot Latvijā? Nolemts un darīts. Devos ekspedīcijā. Kā man tur gāja? Es jums tūlīt izstāstīšu. Savu ceļojumu sāku Vidzemē. Vidzeme izslavēta ar dabu, kalniem, alām, skaistiem skatiem visos 4 gada laikos. Baltas ziemas un plaukstošs pavasaris, zaļas vasaras un zeltains rudens. Katram gada laikam ir citas krāsas un noskaņojums. Bet tas dabas skaistums, to nemaz ar vārdiem tā nevar izstāstīt. Vidzeme ir liela. Vienā dienā apskriet visas pilsētas, ciemus, āres un pakalns nemaz nav iespējams. Vidzemē ir upes un ezeri, kalni un klintis. Vai jūs zinājāt, ka netālu no Mazsalātes atrodas Skaņais kalns? Jā, tā ir klints, kas rada atbalsi. Te ir upe Gauja ar pietekām tās labajā un kreisajā krastā. Gaujas krastos jau no seniem laikiem dzīvo cilvēki. Vidzemē ir daudz kalni. Jā, arī Latvijas augstākais kalns Gaiziņš, veselus 311 metrus virs jūras līmeņa. Tālāk mans ceļš ved uz Latgali. Latgalē dzīvo sirsnīgi, aktīvi, čakli un viesmīlīgi cilvēki. Paēdinās, izguldinās, labu vārdu pateiks, ciemos aicinās un savas saimniecības parādīs. Iepazinu latgaliešu mājas, kur zem viena jumta dzīvo pat 3 paaudzes. Pašcepta maize, bērnu čalas, latgaliešu valoda, dziesmas, stāsti un visam pāri liels sirds siltums. Apciemoja līvānus un apskatīju stikla kausēšanas un pūšanas tradīcijas. Pabiju Reizeknē un ļāvos māla valdzinājumam, māla mīcīšanai un māla podu gatavošanai. Skaistā Latgales keramika. Krāslavā uzzināju, ka šeit dzīves ir 5 dažādu tautu kulinārās tradīcijas, kur gards ēdiens apvieno visus pie viena kopīga galda. Uzkāpu Jersikas pilskalnā. Senos laikos te bijusi varanā Jersikas valsts, un tās ķēniņš Visvaldis. Senās hronikās latīņu valodā šo vietu sauc par Letija vai Letigalija, Letu zemes. Pastāv uzskats, ka no tā cēlies mūsdienu Latvijas valsts nosaukums. Jā, un vēl Latgales zilie ezeri. Jā, Latgalē es gribētu palikt ilgāk. Šejieniešu sirds siltums aizkustina arī manu sirdi. Viens no Latvijas brīnumiem – Daugavas loki. Ak, mūsu varanā Daugava. Plašā majestātiskā upe, kas vijās starp Sēliju un Latgali savienojot abus krastus, bet vienlaikus arī kalpo kā robeža starp šiem novadiem. Daugava jau izsens ir bijusi ne tikai ūdens ceļš un izcila zvejas vieta, bet arī lieciniece tik daudziem romantiskiem mīles stāstiem. Tālāk mans ceļš ved uz Sēliju. Sēlijā satieku kādu vīru, kurš pie bērza griež zarus un liek tādā kā buntē. Šis vīrs ir pirtnieks, kurš gatavo slotas. Viņš izstāsta man par pirti, rituāliem un tradīcijām. Pirts cilvēkiem ir svēta vieta un lieta. Tajā cilvēki ne tikai mazgājas, tur viņi iet, lai kļūtu veseli, moži un priecīgi.
izpers ar slotām un tad lec ūdenī, ziemā sniegā vārtās. Senos laikos turpat bērni esot dzimuši, kad slimnīca vēl nebija. Man kaķim slapjums gan nevisai patīk, bet otrā dienā uz pirts siltajiem akmeņiem gan var pasnaust. Ilūksti iepazinu kā pilsētu ar plašu sirdi. Tur dzīvo kopā latvieši, krievi, poļi, baltkrievi, lietuvieši un vēl citu tautu ļaudis. Visi kā viena liela ģimene. Arī 4 dievnami dažādām ticībām. Un nav ne tautība, ne reliģija šķērslis labām attiecībām. Jaunjelgavā pie ziņojuma dēļ ieraudzīju paziņojumu par kapu svētkiem. Kāda sieviete izstāstīja, ka Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem kapu kopšanas kultūrai un tradīcijām ir īpaša nozīme. Katrā novadā un katrai tautai tās ir mazliet atšķirīgas, bet visiem tas ir cieņpilns brīdis, kurā atcerēties savus mīļos. Apkārt klusi sprakšķi svecītes, smaržo ziedi un cilvēki dalās atmiņās. Pārdomās par cilvēku dzīves ritumu dodos apceļot Zemgali. Jā, Zemgali tā gan ir vieta ar vērienu. Plaši līdzenumi un rūdzu lauki, kas šalts tik vilinoši. Zemgali ir Latvijas graudu klēts, un turpat vēl lepnas muižas un pīlis. Zemgalē esmu nolēmis uzzināt vairāk par kultūru un tradīcijām. Ar kultūru un tradīcijām Latvija ir bagāta. Līgo svētki, jeb vasaras salgrieži, Ziemassvētki, Lieldienas, jaunā gada sagaidīšana. Šos svētkus cilvēki svin katru gadu. Un vēl ir vispārējie dziesmu un deju svētki, kas notiek reizi 5 gados. Tie gan ir grandiozi. Tajos piedalās tautas deju kolektīvi, kori, ansambļi, dažādi orķestri, notiek tautas teātru izrādes un dažādi citi pasākumi. Apskatu vienu no Latvijas greznākajām pilīm – Rundāles pili, kas celta kā Kurzemes Zemgales hercoga medību pils. Kas ir medība? To nu gan es, kaķis, saprotu. Mjau! Pati pils un tās dārzi ir apskatāmi visos gadalaikos, jo tagad šeit ir ierīkots muzejs. Vasarās tepat notiek senās mūzikas festivāls. Apskatu pils vārtus. Tie man patīk. Uz vārtiem sēž lieli kaķi ar kroņiem galvās. Tātad kaķi te ir cieņā. Vai zināji, ka Latvijā pirmā akadēmija tika nodibināta Jelgavā? To dibināja Kurzemes Zemgales hercogs Pēters Bīrons 1775. gadā, un tā nosaukta par Pētera akadēmiju. Jelgava joprojām godam tur izglītības tradīcijas. No Zemgales mans ceļš tālāk ved uz Kurzemi. Nonāku Gada tirgu. Gada tirgus gan ir viens lostīgs pasākums. Te ir sabraukuši ļaudis no malu malām un visiem 5 Latvijas novadiem. Te var dzirdēt daudz un dažādas valodas un dialektus. Gada tirgus ir īsti garš un tradīcijas svētki. Te var pirkt un pārdot preces, pārtiku, rotas, audumus, traukus un podus, sveces un tērpus. Gada tirgu ir koncerts, kurā uzstājas vietējo kopienu pašdarbības kolektīvi. Te var iepazīt arī tautas daļamatniecības izstrādājumus, ko izgatavojuši seno arodu pratēji, podnieki, kalēji, audēji un rotu darinātāji. Kurzeme valdzina ar plašumu pēc jūras un priedēm smaržojošu gaisu, sakoptām pilsētām, lepniem un stipriem cilvēkiem. Dodos uz Kurzemes sirdi, Kuldīgu. Gribu redzēt savām acīm, vai patiešām Ventas rundā zivis pašas no ūdens ārā lec. Cilvēki stāsta, ka Kuldīga esot zelta pilsēta. Tās agrākais nosaukums bijis Goldingena. Kuldīgā man patīk, bet es vēlos redzēt arī jūru, pludmales, ostas un zvejnieku ciemus. Liepāja, Ventspils, Engure, Roja un citas piejūras pilsētas, kur dzīves zvejniecības un kuģniecības tradīcijas.
Pie jūras iedzīvotāji jau senis ir bijuši vareni kuģotāji, gan zīves pārveda no jūras, gan tirgoties brauca uz citām zemēm. Latvijas jūras krastos ir sastopams arī dzintars. Baltijas jūras dzintars ir pieprasīts un populārs visā pasaulē, gan savu dziedniecisko īpašību dēļ, gan skaistajām no dzintara darinātajām rotām. Piekrastes, stāvkrasti un pludmales gan ir skaistas. Apskatu arī Kolkas ragu. Šī ir ļoti īpaša vieta. Te kopā saplūst Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis. Te gan ir vējains. Laiks doties atpakaļ uz Rīgu. Esmu iepazinis mūsu skaisto un bagāto Latviju. Gribu vēl apskatīt Lāčplēša dienas svinības 11. novembra Krastmalā. Lāčplēša diena ir ļoti nozīmīga diena Latvijai un tās cilvēkiem. Šajā dienā tiek pieminēti un godināti tie kritušie karavīri, kas reiz cīnījās par Latvijas brīvību un neatkarību. Visapkārt plīvo sarkanbaltsarkanie karogi, pie Rīgas pils sienas tiek aizdegtas un noliktas tūkstošiem svecītes. Satieku kādu ģimeni. Pieaugušie atnākuši kopā ar saviem bērniem. Tie noliek svecīti pēc svecītes un runā par Latviju, par savu valsti, savām mājām, par mieru un brīvību. Stāsta bērniem, ka Latvijai drīz būs dzimšanas diena un lielas svinības par godu. Par dažādiem svētku pasākumiem nedēļas garumā mājās, skolās, kultūras centros un darba vietās. Tas ir tik aizkustinoši. Vai valstī var būt sava dzimšanas diena? Esmu iepazinis visu Latviju, bet par valsts dzimšanas dienas svinēšanu neko neesmu dzirdējis. Es skaļi domāju. Vīrs sadzird manas pārdomas un sāk stāstu par 18. novembri un Latvijas valsts neatkarības pasludināšanu. Kā svin valsts dzimšanas dienu? Vai svinībām ir kādas tradīcijas? Es jautāju tālāk. Tad vīrs brīdi padomā un aicina mani ciemos uz svinībām savā darba vietā. Viņš strādā kādā lielā un svarīgā uzņēmumā. Sacīts, darīts. Īstajā dienā dodos ciemos. Kāda liela ēka. Kādu darbu dara tādā lielā ēkā ar tik skaistu nosaukumu? Rīgas siltums. Izstaigāju uzņēmumu un iepazīstu tā cilvēkus un vērtības. Šeit runā par inovācijām, ilgtspējīgu attīstību, enerģijas potenciālu, profesionalitāti, dažādību, elastību un labbūtību. Uzņēmumā strādā daudz cilvēku dažādās Rīgas vietās. Tie rūpējas par sarežģītiem inženiertehniskiem risinājumiem un drošību. Liels kolektīvs, kur cilvēki savstarpēji sadarbojas, mācās un attīstās. Komanda, kas kopā sasniedz mērķus. Katrs cilvēks šeit dara nozīmīgu darbu. Un ziniet, kas ir pats labākais? Visi šie strādājošie cilvēki rūpējas par to, lai manās mājās būtu silti radiatori, uz kuriem tā mīlu gulēt. Tas taču ir lieliski. Šie ir ļoti jauki cilvēki. Pēc uzņēmuma iepazīšanas laiks doties uz svētku koncertu. Koncertu par godu mūsu Latvijas dzimšanas dienai. Visi saposušies, skan dziesmas un mūzika. Gaisā virmo īsta svētku atmosfēra un prieks. Cilvēkiem ir tradīcija dzimšanas dienās izteikt vēlējumus. Rīgas siltuma cilvēki ir uzrakstījuši dzimšanas dienas vēlējumus savai valstī. Vēlējumi ir ļoti, ļoti daudz, bet vismaz dažus ļaujiet man jums nolasīt. Vēl 100 gadus Latvijai, lai Latvija top par labklājīgāko un mierpilnāko valsti pasaulē. Lai katra Latvijas iedzīvotāja sirdī valda miers un mīlestība. Lai Latvija kļūst par Baltijas lepnumu. Lai mūsu zeme vienmēr stipra, vienota un plaukst visās jomās. Lai svētku sajūta un mīlestība pret savu zemi pavadītu mūsu ikdienā.
Lai mūžam skan latviešu valoda neatkarīgā, demokrātiskā un bagātā Latvijā. Tu man esi kā sirsniņa azotē, daudz laimes dzimšanas dienā. Mēs katrs esam atbildīgs par Latviju. Novēlu Latvijai drosmīgus un saprātīgus iedzīvotājus. Saules mūžu Latvijai, lai tā attīstās kā valsts, kuras iedzīvotāji lepojas, ka ir šīs valsts pilsoņi. Un te uzņēmuma valde uzrakstījusi vienotu apsveikumu. Mēs nākam no dažādām vietām. Latvija ir mūsu mājas, vieta, kur dzīvojam paši un mūsu ģimenes. Valsts ar skaistu dabu, 4 gadalaikiem tīru gaisu, ūdeni, bagātu kultūru un tradīcijām. Novēlam Latvijas iedzīvotājiem būt vienotiem, izlēmīgiem, atbildīgiem un iecietīgiem. Būt lojāliem savai valstī un tās vērtībām. Vēlam, lai Latvijā turpmākajos gados uzlabotos demografiskā situācija, piepildot mūsu zemi ar gudriem, patriotiskiem un uz attīstību vērstiem cilvēkiem. Daudz laimes Latvija, saules mūžu Latvijai. Mans ceļojums nu ir galā. Paldies, ka klausījies manu stāstu par manu Latviju. Jā, arī manas mājas ir šeit, Latvijā, Rīgā un uz maniem siltajiem radiatoriem.